21. jūnijas Operas nams, Nacionālais simfoniskais orķestrs, viesu diriģenti un režisori. Un, kas attiecās uz mani, tad mana atbildībā bija šī projektā dejas partitūra. Tad šis priekšnesums būs tieši tas gala rezultāts vairāk kā pusotru gada darba periodam. Man tas būs piedzīvojums, tas būs arī maniem kolēģiem, kuri ir līdzautori horeogrāfijā. Tā ir Jeļena Jekimova, tas ir Kristaps Ceļmalnieks, Līga Kalets, Kārlis Bošs. Šoreiz galvenajā lomā būs bērni no sociālajiem centriem. Un es domāju, ka tas priekš viņiem tiešām būs milzīgs piedzīvojums, jo ne visi mēs, katrs dejotājs kādreiz sapņos nonākt uz operas skatuves. Tas progress ir vienkārši satriecoši liels šī pusotra gada laikā, ja mēs atceramies tiešām tos pašus pirmos mēģinājumus. Ir sagatavot daudz materiālu, apmēram ap stundu horeogrāfiju. Un katrā šajā numurā ir mēģināts stāstīt kādu savu mazu stāstīņu. Un principā ir tā, ka tajā brīdī, kad Sigrita ieradīsies Latvijā režisori, tad mēs līdz galam zināsim, kādā veidā sakomplektēt, salikt to visu, ko mēs gribējām izteikt. Pašās beigās pievienosies arī puiši no Dzirnu deju skolas, un viņu uzdevums arī būs nevis dominēt šajā izrādē un dejot kaut kādu solo, bet principā palīdzēt šiem bērniem tikt varbūt tās galā ar stresu darbam, ko mēs būsim veikuši tiešām kaut kādā gadu un 8 mēnešu garumā. Būs skaists finišs, skaists beigas, un es domāju, ka tiem bērniem arī tas noteikti atstās kaut kādu pozitīvu iespaidu viņu tālākajai dzīvei.